Šorīt man sanāca ar viens meitenes, kas šobrīd ir onkoloģijā, māsa runāt pa telefonu. Var mieru iedot, var cilvēki, tie, kas Rīgā dzīvo, tie visvairāk auro un biedē viņus, un viņi viens otru biedē ar kāru. Nevajag. Dzīvojam nost. Nebūs jau šeit tā kāra. Šo laiku nelem cilvēks vairs. Un kur vēl tie onkuļi, kas domā, ka viņi drīkst visu un ka viņiem pasauli pieder? Šī pasauli nevienam nepieder. Arī mums nekas nepieder. Mēs šeit esam ciemiņi. Labāk vai sliktāk audzināti, bet ciemiņi. Tad kā ciemiņam arī jāuzvedas. Un taisni tie paši vienkāršākie cilvēki, kas dzīvo tālāk prom no metropolēm. No visas tās jēzgas ir vislaimīgākie, jo viņiem nav jādzinās pēc jaunām mašīnām, jauniem telefoniem, un ko to, kad nāk tik un dārgāks un met ārā, nekā nebija. Tagad mēs visi liksim galvas kopā un domāsim, kā mēs varēsim šai valstī maizīti nopelnīt. Un mēs to izdomāsim. Gudru jaunu galvu mums ir daudz, mums tikai tas visiem būs jādara kopā. Nevis kā šodien plēšās viens uz otru, tikai par vāru, kādu lobē. Un pirmais uzdevums būs nākošā gadā, kad nomainīsies valsts vara, atrisināt alkohola problēmu. Viņa ir ļoti liela. Ļoti. Bet ir tāds interesants jautājums, cik tam mums Latvijā to alkohola ražotāji ir. Es runāju par lielajiem, es nerunāju par mazajiem. Es zinu vienu, Latvijas balzāms. Un ir vēl viens jautājums, kam tad viņš šodien pieder. Es domāju, ka jūs to visi zinat. Kas ko te lobē. Bet šodien manai tautai acis un sirdis veras vaļā. Un mana tauta ir visi šeit, vienalga kāda tautība, kam šeit ir vieta un kam šeit ir mājas. Tad vislabākā vieta. Un mēs vairs naidu neļausim kurināt. Pietiek. Citādi, tie, kas sēž tur augšā, šobrīd grib, lai Latvija kļūst par piļu, muižu un muzeju lielvalsti. Tik nezin, kas to visu uzturēs. Ir muļķīgi to visu klausīties, un es arī neklausos, jo vai tad prāta nav, loģikas nav? Ko tas dod? Ja šodien skolā nemāca mūsu vēsturi, tā kā pieklājas, ja vēl joprojām tiek stāstīts tas, kas padomlaikos, tad kāda te latvietība? Nekāda. Un tik un tā ir jāatcerās pasakas, leģendas un mīti. Ir vērts to atkārtot, jo tā arī ir vēsture. Un tikai tas, kas zina šo vēsturi, un nevis to, kas ir 200, pat ne 2000 gadu atpakaļ, bet senāk, tikai tas spēj saprast, kas šobrīd ir pats svarīgākais. Esiet tik mīļi, ņemiet zināšanas rokā un paskatieties, kur jūs dzīvojat, kur ir jūsu saknes un kur ir tā mīlestība, kas jums ir vajadzīga. Veriet sirdis vaļā, veriet prātus vaļā vienlaicīgi, lai mēs iegūtu līdzsvaru. Un izdomāt jau neko nevajadzēs. Viss jau sen ir izdomāts. Bet, ja ar sirdi ieklausamies, tad mūs vada un mums pat pasaka priekšā. Nebaidieties mīlēt cilvēkus. Nebaidieties mīlēt šo pasauli.
Manā dzīvē arī bijis tā, ka es pasniedzu roku un izvalku no ūdens, un man iekož tai rokā. Bet tas nenozīmē, ka es būšu dusmīga aizvainota, un citiem to roku nesniegšu. Mēģiniet arī jūs dzīvot bez dusmām, aizvainojumu un naida. Atā.